Neskatoties uz to, ka Rotaļlietu stāsts ir bērnu filmas sērija, tajā bija vairākas apstiprinātas nāves, un dažas no tām bija patiešām nežēlīgas. Tāpēc šodien mēs apskatīsim vissmagākās nāves visā Rotaļlietu stāsts sērijā, kā arī vairākus varoņus, kuri pazuda un visticamāk arī nenodzīvoja. Līdz Rotaļlietu stāsts 5. Kombats Karls visā Rotaļlietu stāsts sērijā mēs esam redzējuši vairākas Kombata Karla versijas. Vispazīstamākais droši vien ir tas, kurš parādījās Rotaļlietu stāsts šausmu stāsts. Taču pirmajam kombatam Karlam, kuru mēs redzējām, bija pavisam cita vēsture. Pirmajā Rotaļlietu stāsts filmā no 1995. gada Sids Philips piesiena raķeti Kombata Karla mugurai, aizdedzina to un uzspridzina viņu gabalos. Filma mums parāda tikai sprādzienu, un pēc tam mēs vairs neredzam neko no šī Kombata Karla. Tātad šī bija pirmā apstiprinātā nāve visā franšīzē. Muša, kas nomira Baza vizierī. Šajā pašā filmā parādās vēl viena nāve, kas ilgst mazāk nekā sekundi un ko gandrīz neviens neatceras. Pēc tam, kad Vudijs izmet Bazu pa logu, Bazs spēja uzrāpties uz Endija mammas automašīnas, lai viņu vajātu un atrieptos. Bet, kad viņš ienāk caur jumta lūku, mēs varam redzēt, ka muša ir ietriekusies viņa ķiveres vizierī un ir pilnībā saspiedusies. Un jā, tā ir mirusi, jo pat iekšas tā ir izlīdušas. Būtībā Baza ķivere beigu beigās kalpoja kā automašīnas vējstikls. Bāsters. Vai atceraties Bāsteru? To taksīti, ko Endijam uzdāvināja Ziemassvētkos pirmās filmas beigās. Tajā brīdī, visticamāk, Bāsteram bija apmēram 3 mēneši. Toy Story 2 mēs viņu jau redzējām kā pieaugušu suni, apmēram 2 gadu vecumā. Bet Toy Story 3 laikā viņš jau bija vecs suns. Viņam bija grūti staigāt, viņš bija krietni pieņēmies svarā, un viņam varēja būt apmēram 12 gadi. Toy Story 4 viņš neparādījās, jo palika dzīvot pie Endija mammas. Bet tajā laikā Bāsteram jau vajadzēja būt apmēram 13 gadi. Tas nozīmē, ka līdz filmai Rotaļlietu stāsts 5 Bāsteram būtu jau 15 gadi. Taksis parasti dzīvo no 12 līdz 16 gadiem. Tas ir atkarīgs no viņa izmēra un aprūpes, ko viņam sniedz. Ņemot vērā Bāstera stāvokli, kādā mēs viņu redzējām filmā Rotaļlietu stāsts 3, visdrīzāk līdz filmai Rotaļlietu stāsts 5 viņš jau būs miris. Tāpēc atstājiet patīk atzīmi un komentāru Endija uzticīgā drauga vārdā. Skots, Sida suns. Un ja Basters visticamāk jau ir miris, tad tas, kurš noteikti nenonāca līdz Rotaļlietu stāsts 5, bija Skots, Sida Philipsas suns. Skots jau bija pieaudzis suns, jau no pirmās filmas. Mēs precīzi nezinām, cik viņam bija gadu, bet pat ja viņam bija tikai 2 vai 3 gadi līdz Rotaļlietu stāsts 5, viņam jau būtu apmēram 17 vai 18 gadi. Tātad Skots arī būtu jau sen miris no vecuma, vēl ilgi pirms 5. filmas sākuma. Rotaļlietas, kuras Sids Philips iznīcināja. Bet suņi nebija vienīgie upuri, kas saistīti ar Sidu Filipu. Sids ne tikai slikti izturējās pret savām rotaļlietām. Zēns izklaidējās veicot operācijas, mainot rotaļlietām galvas, noraujot tām daļas un saliekot kopā dažādu rotaļlietu atliekas, lai izveidotu jaunu. Viens no skaidrākajiem piemēriem ir Džeinija, viņa māsas Hannas lelle. Sids noņem Džeinijai galvu un nomaina to ar pterodaktila galvu, kā daļu no tā, ko viņš sauc par dubulto smadzeņu transplantāciju. Taču Džeinija un pterodaktils nemira. Vēlāk mutētās rotaļlietas atkal uzliek galvas uz pareizajiem ķermeņiem un abi piedalās plānā, lai izglābtu Vudiju un Bazu. Tas pats notiek ar Babyfaceu, Dakiju, Kājiņām, Rullīšu Bobu un pārējām mutētajām rotaļlietām. Lai gan viņiem trūkst detaļu un viņi ir salikti no citu rotaļlietu daļām, visi joprojām ir dzīvi. Patiesībā tieši viņi palīdz salabot Sida jaunākos upurus. Tie, kas tiešām izskatās miruši, ir rotaļlietas, kas palika pilnībā izjauktas viņa istabā. Ar Sida lampu mēs varam redzēt vairākas leļu galvas, kas atdalītas no to ķermeņiem. Tās nekad nekustās vai nepalīdz citiem, un arī vairs neparādās, kad visi rotaļlietas sacēlās pret Sidu. Tātad, kamēr mutantu rotaļlietas izdzīvoja ar jaunām detaļām, tās lampas lelles, visticamāk, bija citas Sida operāciju upures, kuras vairs nevarēja salabot. Sids Philips
Un tā kā mēs tik daudz runājam par Sidu Filipu, mums jāpiemina nāve, ko pēc daudzu domām Pixar paslēpa filmā Koko. Filmā Rotaļlietu stāsts 3 mēs atkal redzam Sidu strādājam kā atkritumu savācēju. Mēs zinām, ka tas ir viņš, jo viņš joprojām valkā to pašu melno kreklu ar galvaskausu, kāds viņam bija bērnībā. Viņam arī ir garāki mati, austiņas, un viņš muzicē ar atkritumu tvertnēm. Gadus vēlāk filmā Koko mirušo zemē parādās mūziķis, kurš valkā kreklu ar tieši tādu pašu galvaskausu kā Sidam. Viņam arī ir gari mati, un Pixar nekad nav teicis, ka tas ir Sids, tāpēc krekls var būt vienkārši atsauce. Taču ņemot vērā apģērbu, matus un abu varoņu saistību ar mūziku, radās teorija, ka Sids Filips nomira kaut kad pēc Rotaļlietu stāsts 3 un beigās parādījās kā skelets filmā Koko. Tātad tā nav apstiprināta nāve, bet, ja šis varonis no Koko tiešām ir Sids, vismaz zinām, ka viņš pievērsās mūzikai, nevis kļuva par sērijveida slepkavu. Vīzijas filmā Rotaļlietu stāsts 2 mēs iepazinām Vīziju, pingvīnu, kurš būtībā aizsāka visu filmu. Sākumā viņš bija pilnīgi noskumis, jo viņa svilpe vairs nedarbojās, un viņš zināja, ka Endija mamma viņu pārdos pagalma izpārdošanā. Budijs viņu izglābj, Endijs viņu salabo, un beigās šķiet, ka viss viņam beidzās labi. Taču filmā Rotaļlietu stāsts 3 mēs viņu vairs neredzējām. Viņš neparādījās arī 4., ne 5. filmā. Tātad, kas īsti notika ar Vīziju? Pēc savas formas un skaņas, ko viņš izdeva, Vīzijs bija viens no tiem čīkstošajiem suņu rotaļlietu veidiem. Viena no teorijām ir tāda, ka viņš nonāca citā pagalma izpārdošanā, kāds viņu nopirka kā rotaļlietu savam mājdzīvniekam, un suns viņa beigās saplēsa. Varbūt tas nebija Busters, bet pēc tik daudziem gadiem un ņemot vērā, cik trausls Vīzijs jau bija kopš Rotaļlietu stāsts 2, būtu ļoti grūti, lai viņš izdzīvotu līdz 5. filmai. Kā jūs domājat, kas ar viņu notika? Gerejs. Vai atceraties Geriju? To vecīti, kurš labo Vūdiju filmā Rotaļlietu stāsts 2. Interesants fakts. Tas ir tas pats vecais vīrs, kurš ir galvenais varonis Pixar īsfilmā Gerija spēle, kur viņš spēlē šaha partiju pats ar sevi. Kad Gerejs parādījās filmā Rotaļlietu stāsts 2, viņam jau izskatījās, ka ir ap 65, 70 gadiem. Ja ņemam vērā gadus, kas paiet līdz Rotaļlietu stāsts 5, tad tajā brīdī viņam jau būtu ap 80 vai pat vairāk. Turklāt filmā Rotaļlietu stāsts 4 aiz antikvariāta letes parādās viņa fotogrāfija. Tas lika daudziem domāt, ka Margareta, veikala īpašniece, varētu būt viņa sieva, un ka Gerijs pirms nāves tur bija strādājis, restaurējot priekšmetus. Fotogrāfija neapstiprina, ka viņš būtu miris, taču tā skaidri parāda, ka Gerijam bija kāda saistība ar veikalu, un ņemot vērā viņa vecumu, ir ļoti iespējams, ka līdz Rotaļlietu stāsts 5 viņš jau bija miris, un šī fotogrāfija bija viena no piemiņas lietām, ko viņš atstāja šajā vietā. Zorga viltus nāve. Mums ir arī Zorga šķietamā nāve filmā Rotaļlietu stāsts 2, lai gan šeit ir skaidri jāprecizē, kas īsti notika. Cīņas laikā liftā Reks nejauši iesit Zorgam un liek viņam nokrist no milzīga augstuma. Dažas minūtes filma liek mums domāt, ka viņš ir miris, bet pēc tam mēs uzzinām, ka viņš joprojām ir dzīvs un atgriežas ar joku. Es esmu tavs tēvs. Acīm redzot, bija paredzēta versija, kurā Zorgs tiešām nomirtu, bet tas būtu pārāk drūmi skatītājiem, tāpēc viņi mainīja šo versiju. Mēs nomainījām Endija tēti. Daudzi ir jautājuši, kāpēc Endijam nevienā no filmām nekad nebija klātesošs tēvs. Gadu gaitā klīda stāsts, ka Endija tēvs bija oriģinālais Vudija īpašnieks. Saskaņā ar šo versiju viņš bērnībā saslima ar poliomielītu, visu mūžu saglabāja Vudiju un pirms nāves to nodeva savam dēlam. Šī teorija kļuva ļoti populāra, jo it kā to bija stāstījis Joe Rands, viens no Pixar scenāristiem. Tomēr Andrews Stantons, kurš arī rakstīja pirmo filmu, teica, ka šis stāsts ir pilnīgi izdomāts. Tāpēc Endija tēva nāve no poliomielīta nav daļa no oficiālā stāsta. Taču arī Pixar nav paskaidrojis, kas patiesībā ar viņu notika, tāpēc daudzi joprojām uzskata, ka viņš nomira pirms pirmās filmas notikumiem. Semijs Salamandra. Filmā Rotaļlietu stāsts 5 mēs iepazinām Semiju Salamandru, Bonijas mājdzīvnieku. Taču, kad Budijs jautā, vai tas ir tas pats Semijs, kuru viņš pazina kopā ar pārējām rotaļlietām, viņam paskaidro, ka patiesībā
Tas ir Semijs Salamandra numur 2. Semijs Salamandra numur 1 nomira pirms filmas sākuma. Tā tiešām ir vēl viena apstiprināta nāve šajā sērijā. Vēlāk, kad rotaļlietas atklāja, ka viņu plastmasas rokas nedarbojas uz Lilijas Liliputas ekrāna, viņi satver Semiju numur 2 un izmanto vienu no viņa pājām, lai to vadītu, bet pēc tam viņu atlaiž un Semijs aizbēg caur veģetāciju. Semijs numur 2 nemirst šajā ainā. Pēdējais, ko redzam, ir tas, ka viņam izdevās aizbēgt. Tomēr jau titru laikā parādās Semijs Salamandra numur 3. Tas neapstiprina, ka otrais būtu miris. Tātad loģiskākais ir tas, ka Bonija viņu nekad vairs neatguva pēc tam, kad viņš aizbēga un vienkārši aizvietoja ar citu. Bet jebkurā gadījumā ļoti īsā laikā Bonija jau bija zaudējusi 2 dažādas salamandras. Ņemot vērā, ka salamandra var nodzīvot no 5 līdz 30 gadiem, ja par to labi rūpējas, tas liecina, ka Bonija ir ļoti slikta mājdzīvnieku saimniece. Baza nāve Game Boy Color versijā. Un visbeidzot, mums ir goda pieminēšana, par kuru ne visi zina. Videospēlē Rotaļlietu stāsts 2 priekš Game Boy Color, kad spēlētājs zaudē visas dzīvības, parādās animācija, kurā Bazs guļ uz grīdas kopā ar 2 baterijām. Pati spēle paskaidro, ka Bazam beidzās enerģija, viņa ķermenis pilnībā sabrūk un viņš vairs nevar kustēties. Tātad būtībā mums tiek parādīts, kāda būtu viņa nāve, ja kādu dienu viņa baterijas izlādētos uz visiem laikiem. Acīm redzot, tā nav oficiāla nāve filmās, taču tā ir viena no retajām reizēm, kad franšīze mums tieši parāda, kā varētu nomirt Buzz Lightyears. Un tagad pastāstiet man, kuru no visām šīm nāvēm jūs nebijāt pamanījuši? Un kāds cits varonis, jūsuprāt, arī nenodzīvoja līdz filmai Rotaļlietu stāsts 5?